Medijos gana dzirdēts par valdības plāniem tautiešu atgriešanā dzimtenē, bet kamēr rīcības plāni ir izstrādes stadijā, divi jauni, uzņēmīgi lielvārdes puiši, brāļi Māris un Aldis Lambergi, Latvijā atgriezuši divus novadniekus. Jautāsiet kā? Pavisam vienkārši, atverot kafejnīcu Lielvārdes centrā Zeme kafē. Es pieļauju, ka daudziem citiem cilvēkiem arī daudz draugi ir aizdevušies prom strādāt vai mācīties tieši ārvalstīs. Un arī mums tāda situācija ir. Un uzbūvējot kafejnīcu un piedāvājot cilvēkiem darba vietas, mēs esam panākuši to, ka mums cilvēki brauc no ārzemēm atpakaļ uz Latviju dzīvot un strādāt pie mums. Un šobrīd arī ceļā no Anglijas ir mūsu potenciālais pavārs, ar kuru notiek pārunas. Bet viss nesot nācies nemaz tik viegli. Iziet cauri birokrātijas kalniem līdz saņemts finansējums. Galvenais gandrījums brāļiem esot par to, ka kafejnīca tapusi pašu rokām. Aldis piebilst, dizains veidots tā, lai cilvēki gribētu uzkavēties atpūsties, palasīt grāmatu, pastrādāt pie datora. Uz to rosinot arī Māra un Alda veidotās mēbeles un dizains. Jaunie uzņēmēji nesot aizmirsuši arī par ģimeniskām vērtībām. Veidot to vidu labvēlīgi gan jaunajām ģimenēm, gan bērniem. Ir arī mums pārsienamais galdiņš, ko arī Aldis kā dāvinājumu tad jaunajām ģimenēm. Jo neparedzētas situācijas gadās arī kafejnīcā. Brāļi Lambergi esot par to, lai rīdzinieki braukt uz mazpilsētām nevis otrādāk, tāpēc nākamgad pie kafejnīcas tikšot izveidota terase, darbu sākšot velo darbnīca un park and ride sistēma velosipēdistiem ar apsargātu stāvvietu. Jo šobrīd ir tāda situācija, ka, ja es, piemēram, dzīvotu Lāčpils un gribētu aizbraukt uz Rīgu, vienalga ko vai darba darīšanās vai kā, viens, jā, es pie stacijas varētu viņu kaut kur pieslēgt pie kādas notekcaurules, bet braucienu nebūtu es visu braucienu domātu par to, nezinu, vai man būs ritenis atbrauciet mājās uz Lielvārdu, vai nebūs. Un ja viņš ir, tad ir labi, bet ja nav, tad skaidrs, jo tur jau nav kur pieslēgt. Māris un Aldis stāsta, abu galvas pilnas trakām idejām, kas vēl ir jārealizē. Pie sasniegtā neplānojot apstāties, jo gribas, lai Zeme kafē nemitīgi attīstītos un pilnveidotos, lai šī ir vieta, kur gribas atgriezties. Laura Liepiņa, Toms Ezerietis, Ogres televīzija.